And I wish I knew how to behave like a human. And I wish I knew more than my father before me. If you wear this night. Latvijā ir tāda unikāla situācija, ka cilvēki lieto dažādus sociālos tīklus, bet joprojām Latvija ir vienīgā demokrātiskā valsts Eiropā, kur vietējais sociālās medijas ir lielāks par jebkuru starptautisko. Kāpēc cilvēki lieto draugiem vairāk? Atbilde ir pavisam vienkārši, jo tā ir vieta, kur var satikt savus brāļus, māsas, klases biedrus, bijušos vai esošos draugus, skolotājus, vecākus, vecmāmiņus. Ja? Tad draugiem tā ir vieta, kur latvieši, Latvijas valsts piedarīgie satiekās savā starpā. Un skaidrs, ka jaunieši lieto gan Facebook, gan Twitter, gan Instagram vai Snapchat vai vēl tīklus, ko mēs pat īsti pat vēl Latvijā nezinām. Bet tā latviskā vērtība ir draugiem. Un īpaši tad, kad cilvēki aizbrauc uz ārzemēm, uz Angliju, Īriju vai Vāciju. Sākumā man bija dators, bet nebija interneta, un tad es atceros pieregistrējos draugos tēva darbā, un tad es ļoti gaidīju, kad man mājās parādīsies internets, lai es varētu sēdēt draugos. Redzēt visādi cilvēku bildes, atrast vecas paziņas, kuras bija pazudušas jau vairākus gadus. Aptuveni tas arī viss. Nu, parasti ir sveiki, maziņā, čau, smukiņā, tāda visādi teksti. Kas es nezinu, man tas neuzrunā, man negribās uzreiz atbildēt, tad jā, man iet tā un šitā, un tas... Bija tajā laikā FaceLV, tad tur varēja smukus puišas atrast. Neklausies. Tur varēja smukus puišas atrast, un pēc tam var viņiem draugos sačutot. Bet es saku, tur nekas nopietnas nebija vispār. Un vienīgais, kas ir mēģinājis ar maniem iepazīties ar draugiem LV, tas ir tāds vīrietis sākumā, varbūt 2 gadi vecāks par manīm. Arī tāds sākumā tādi draudzīgi tādā garā, un tad līdz beigām, kad pilnīgi līdz satikšanās un tādā garā. Tā kā ir tādi varianti bijuši. Nē, man jau tas tā smieklīgi skumji, man šķiet, katru reizi, kad uzraksta tā gramatiski, vienkārši galīgi garā, tad es vienkārši pasmējos un domāju, žēl cilvēku. Kad viņiem ir tas kalendārs un ir tam dzimšanas dienā, tad draugos .lv tu ieeji. Pieņemsim vakarā, visu dienu tu neesi bijis, ja neieeji. Tev ir pilna rinda ar vēstulēm, tev tās uz tās profilu bildes ir salikts tās dāvaniņas, kas tev visu profilu bildē izliek. Tas tā pozitīvi. Varbūt tās dāvaniņas aizsadz tavu, neglītumu. Manai māsai bija gadījums, kad viņai bija dzimšanas diena, un viņai uzdāvināja biļetes uz Bermudu 2 stūri, jo viņa sekoja lapai, es neatceros kā, Laternas stunda, laikam. Viņai uzdāvināja dzimšanas dienas biļeti. Jā, es draugos esmu no 2006. Gada sākuma. Un man ir liels prieks, ka man ir bijis iespēja redzēt, kā draugiem LV darbojās, tad, kad mēs bijām 5 cilvēku ofisā. Kad mēs draudzīgi taisījām augstās zupas paši sev, un tā bija pavisam cita atmosfēra. Un godīgi sakot, es jūtos ļoti īpaši par to, ka man ir šī iespēja bijusi redzēt, kā nāk visi cilvēki klāt, iepazīt viņus lēnām. Un līdz ar to es arī jūtos ļoti piederīgi portālam. Priekš mans portāls līdz ar to ir ļoti personiska lieta. Es viņu uztveru kā savu. Tad nav tāda sajūta, ka es strādāju pie kāda cita. Man liekas, ka mēs visi strādājam pie kaut kādas savas lietas. Un es domāju, ka to ir tieši ietekmējis tas, ka man ir bijusi iespēja būt no pašiem sākumiem un redzēt visu to attīstību, to, kā tas viss ir veidojies, kā ir nākuši visi šie cilvēki no 5 līdz 120 un vairāk. Tāpēc pat par to es jūtos īpaši. Ļoti foršs darbs. Mēs sanākam kopā, izdomājam, ko tādu foršu varētu uztaisīt, kas patīk visiem un patīk pašiem, un tad mēs to uztaisam. Kur vēl labāks darbs, jā. Un tā, kad ir tāds apvienojums, kad es drīkstu būt tas, kas es esmu, un tas, ko es protu, ir pietiekami noderīgs, lai labi darītu savu darbu, tad ir tāda harmonija.
Ja parasti sabiedrisko attiecību vadītājiem vai runasvīram ir jāizdomā stāsti un jāstāsta kaut kas tāds, lai par tavu uzņēmumu runātu, šeit ir pavisam vienkārši. Man kā draugam vai runasvīram nekas nav jāizdomā. Drīzāk ir jāizdomā tas, kuru no 5 stāstiem, kas šodien ir noticis, pastāstīšu sabiedrībai. Tā kā būt par draugiem runasvīri ir ārkārtīgi interesanti. Darbs vienmēr būs, jo ir interesanti cilvēki šeit, interesanti notikumi un stāstīt ir par ko. Un, protams, es vienmēr smējos, ka man ir labākais darbs pasaulē un uzņēmumā, jo kamēr citi cilvēki strādā, sēž pie datoriem, programmē, atbild uz klientu jautājumiem, kaut ko ražo, man ir tā unikālā iespēja doties pie cilvēkiem, pie studentiem, uzņemt ciemiņus, runāties ar jums šobrīd. Man ir ļoti interesants darbs, un es laikam sākšu ar to, ka priekš manis šis ir labākais uzņēmums mūsu valstī. Un es esmu ļoti lepna par šo iespēju, kura bija absolūti nejauša priekš manis, kad es te varu atrasties, strādāt un palīdzēt cilvēkiem, kas šeit strādā, nedomāt par ikdienas rūpēm birojā. Es rūpējos par viņiem, kā auklīte rūpējās par maziem bērniem, bet šajā gadījumā es rūpējos par pieaugušiem cilvēkiem. Savulaik mums bija milzīgs saraksts ar tām vērtībām, kuru visi nemaz tā nosaukt nevarēja, un tad mēs viņu īsinājām. Un man liels prieks par to, kas palika pāri. Jo man dikti patīk. Tas pats godīgums, es domāju, vispār ir pamats, jo tu nevar darbināt nevienu citu savu vērtību. Ja tu neesi godīgs pret sevi un pret citiem, tad tur arī viss apstājas. Mūsu 3 vērtības ir godīgums, eksperimenti un iniciatīva. Un no viens varbūt pirmajā brīdī izklausās pavisam vienkārši, bet patiesībā tas ietver sevī daudz ko. Godīgums nozīmē vienkārši būt godīgam pret sevi. Vārds tiešām nozīmē, vai es to varu izdarīt, vai es varu izdarīt to, ka esmu uzņēmies izdarīt, vai es to daru labi. Godīgums pret citiem, godīgums pret saviem partneriem, klientiem. Jo, ja mēs esam dzirdējuši tādu frāzi, ka Latvija ir ļoti maza valsts un godīgums atmaksājas un negodīgums ātri nāks gaismā, tad internets ir vēl mazāk valsts. Jebkura negodīga rīcība, ko cilvēks izdarīs, aiz tā palika pēdas. Ikdienas darbos, man liekas, viņš tā kā sinonīms un kaut kas līdzīgs atvērtumam. Jo pie mums vēršās lietotājs, pie mums nāk cilvēks un vienkārši, ja tu esi godīgs un atvērts pret viņu, tad manā ikdienas darbā tas palīdz, man liekas, radīt tādu draudzīgu vidi un rast arī no viņiem uzticību. Tāpēc, ka ja tu godīgi pasaki kaut ko, nevis mēģini izlavierēties kaut kā, un mēs jau neesam vainīgi vai vēl kaut ko, jo mans ikdienas darbs bieži vien ir, kāpēc jums tur tas, un kāpēc tas nestrādā, un kad tas vispār būs. Un, ja tu esi godīgs un atvērts pret lietotāju, arī viņš daudzas lietas pieņem saprotošāk, atvērtāk, un arī viņš kļūst tā kā no savas puses draudzīgāks. Godīgums, man liekas, ir tāda absolūti fundamentāla vērtība. Tas ir tā, lai arī tā ir arī kā uzņēmuma vērtība, bet man liekas, ka tā ir jābūt tādai tā kā vienai no sabiedrības vērtībām numur 1, un turklāt tam godīgumam pirmkārt jāsākas pašam ar sevi. Tev ir jābūt godīgam pret sevi. Par eksperimentiem vispār fantastiska vērtība. Ja tu vari mēģināt un darīt lietas, eksperimentēt, un tev to uzliek darba pienākumi, eksperimentēt. Tas, ko mēs darījām bērnībā, izjaucot vecākiem, televizoru vai leduskapu, šeit to mēs darām un par to saņemam algu. Ja? Un, protams, iniciatīva arī ir svarīga vērtība, ka tu nevis vienkārši dari to, ko tev kāds liek darīt, bet pats uzņemies iniciatīvu, meklē tās lietas, kas tavuprāt ir jāuzlabo, un strādā tā, it kā tas būtu tavs uzņēmums. Par eksperimentiem ir man personiski kopš bērnības ir brīnišķīga vērtība vai pieeja. Tad, kad es bērnībā gribēju zināt, vai uguns deg augstumā un tumsā un aizdegās leduskapis, tad mans tēvs bija pirmkārt par eksperimentiem un tikai pēc tam par leduskapi. Tā man ir dikti tuva, un jo es vairāk dzīvoju, jo es vairāk viņu novērtēju. Es draugiem LV pats par sevi ir eksperiments. Ja?
paldies Dievam, veiksmīgs. Ja? Kā mēs redzam visapkārt, ja? Tad eksperimenta rezultāts ir lielisks. Un loģiski, ka arī mūsu ikdiena ir viens tāds liels eksperiments ar dzīviem cilvēkiem. Ja? Mēs nepārtraukti radot kaut kādas lietas, mēs viņus piedāvājam novērtēt un lietot ārprātīgam skaitam, milzīgam skaitam cilvēku. Ja? Kas manā izpratnē, teiksim, tā mana attieksme pret šo vērtību ir, es esmu par prātīgiem eksperimentiem, ja? Jo mēs īsti nevaram atļauties eksperimentēt, tā kā varbūt, teiksim, zinātnieki ar jūras cūciņām, jo kas arī, protams, ir nekrietni kaut kādā mērā pret jūras cūciņām, bet mums ir jāsaprot to, ka katrs mūsu eksperiments ir izsit no kaut kādas ikdienas ritma veselu milzīgu skaitu cilvēku. Tāpēc es esmu par prātīgiem eksperimentiem, bet bez eksperimentiem mēs nevaram, jo tad mēs neattīstīsimies. Ja? Mums katru dienu ir kaut kas jāmaina, kaut kas jāuzlabo, jāskatās, kā tas notiek. Tātad, eksperiments, viss mūsu darbs ir viens vienīgs eksperiments. Par eksperimentiem. Manā ikdienas darbā eksperimentu nav tik daudz, jo darba specifika vienkārši nevar to saistīt. Nav saistīta ar jauniem pakalpojumiem vai kaut kādām tādām lietām. Mēs strādājam ar to, kas jau ir radīts. Tad vienīgais, mēs mēdzam pajokot administratori. Mēs mēdzam izmantot kaut kādas lietiņas, kas varbūt nav ierastas. Piemēram, agrāk, kad mēs bloķējām lietotājus par bildi, tad viņam profils tika nobloķēts un viņš netika vairs iekšā viņā, kamēr viņš bildi nenomainījām. Tad mēs mainījām attieksmi, mēs izmēģinājām eksperimentu. Un tagad, kad mēs dzēšam bildi, mēs nebloķējam lietotāju, bet viņš saņem pantiņu no serijas. Tavā bildē draugos, sēžas un raugos, gribu redzēt acu skatu, kaut kādu seju smaidīgu un platu. Un tā kā viņam aiziet pantiņš, mazliet caur jociņu, bet norāda, ka tev ir tā kā mēs sagaidām no tevis pavisam kaut ko citu, ievēro lūdzu noteikumus. Un tas tāds mazs ikdienas eksperiments, piemēram. Un viņš arī izrādījās gan draudzīgs. Ir lietotāji, kas raksta atpakaļ, forši pantiņš, tur tā un tā, un uzreiz es domāju, ka arī viņiem sajūta ir cita. Tas ir mūsu mazie administratoru eksperimenti, jo mūsu gadījumā globālās lietas īsti nav ar mums saistītas, tāpēc mēs to nevaram piepildīt. Tādā ziņā, ka kā vērtību es viņu novērtēju, jo saprotu kopējo grupas specifiku un ka tas ir nepieciešams un ka tikai eksperimenti ļauj tā kā grupai kā tādai attīstīties. Eksperimenti pierāda arī mūsu vadītāji teikto, kad sit pa vārtiem, mēģina vēlreiz, netrāpīs, pēc tam būs. Un tie jau ir tie visi eksperimenti, ko mūsu cilvēki dabū cauri. Tā kā. Iniciatīva ir tas, kas iedod to degvielu kaut ko darīt, un pēc tam, savukārt, kad tu kaut ko esi sadarījis, tad tev atkal ir kaifs par rezultātu. Ja ir kaifs par rezultātu, tad viss notiek. Turpinās, un tev atkal ir iniciatīva, un pēc tam atkal kaifs par rezultātu. Tā ka super. Lielisks vērtības, manuprāt. Pieredums varbūt. Ka viss sākumā jau bija tikai draugi, un tad tikai Facebooks. Latvijā, manuprāt, izplatījās. No sākuma bija draugi, un tas jau bija pieredums, ka tu no rīta pamosties, ieej draugos, tur izčeko visi, tur galerijas, pasties statistiku, pasties, kas tev skatījies. Tas pieredums visdrīzāk. Un tas bija labs ieradums. Un tas ir līdzīgi kā, ja tev ir foršs veikaliņš pie mājas, kurā tu ej iepirkties, un tev tur viss apmierina, tad kāpēc tev mainīt kaut ko dzīvē un pēkšņi sākt iet uz kaut kādu citu, kas ir parādījies, ja tev turpat ir labi. Un es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, ka tā ir tāda savu draudzīga vide, mājīga. Un tā ir pirmā vieta, kurā iesāk darboties. Un tāpēc arī neko nemainīja, jo nebija vajadzības pēc tā. Facebooks un draugiem bija reizē, bet draugiem LV bija tuvāk. Es domāju, tas arī ir tas noteicošais. Viņi bija tuvāk, un viņi joprojām arī ir tuvāk latvietim nekā Facebooks jebkad bija un būs. Gan geogrāfiski, gan arī tīri pēc mentalitātes. Pirmkārt, esam pietiekami kvalitatīvs sociālais tīkls, ja, kas ir ļoti svarīgi cilvēkiem izvēloties to vidi, kurā viņi uzturās. Un
Un mēs esam aptvēruši tik lielu sabiedrības daļu, ka nav īsti motivācijas migrēt. Mans personīgais viedoklis, kāpēc es vispār pārgāju uz Facebooku, tāpēc, ka tad, kad es sāku strādāt, tad manā darba vietā draugiem LV bija bloķēts, bet facebook.com nebija bloķēts. Un tāpēc es sāku aktīvāk izmantot Facebooku. Bet patiesībā, manuprāt, tur var ar daudz vairāk citu zemju cilvēkiem. Piemēram, tu aizbrauc ceļojumā, sapazīsties ar kādu. Un vienīgais veids, kā var uzturēt kaut kādus kontaktus, ir vai caur e-pastiem, vai tas Facebook, jo viņi jau draugiem LV nezina. Starptautiskais. Jā, tas starptautiskais portāls. Es domāju, ka tas ir nosacīti sāk lietot vairāk Facebook, jo mūsu Latvijas specifika ir tāda, kas ļoti apsveicama ir, ka vietējais sociālais tīkls ir populārāks nekā starptautiskais, šajā gadījumā Facebook, jo man šķiet, ka vienīgā valsts, vai mēs neesam, vai viena no pāris valstīm, kurām mēs tiešām esam, mūsu sociālais tīkls ir populārāks par ārzemi. Un es domāju, ka ir grupa, jā, protams, kas aiziet, bet zināmā vecumā, kas ir vecāki cilvēki un kas ir pavisam jaunāki cilvēki, ka tie vairāk lieto tieši draugiem LV, tāpēc, ka tur ir viss latviski, tur ir viss saprotamāks. Un es domāju, ka arī mūsu valsts ir tā, kurā ir lielāks patriotisms, un tāpēc arī vietējo izmanto. Varbūt tas kaut kādā ziņā saistīts ar patriotismu un kaut kā tā varētu būt. Es nezinu, arī tagad es ikdienā lietoju vairāk ar Facebook nekā draugiem LV, un līdz ar šo jo līdzīgāki viņi kļūst, respektīvi, jo draugi vairāk cenšas līdzināties Facebookam, jo es tā kā redzu mazāk jēgu no abiem sociālajiem tīkliem, bet kaut kas ir iekšā, kas notur pie tiem draugiem. Un kaut kā es tiešām nemācēšu teikt, kāpēc mums ir tāds fenomens. Žēl, es esmu vairāk palicis par Facebook lietotāju, un tāpēc draugiem LV man ir tikai tās, lai apskatītos jaunumus, un, ja ir kādas vēstules tajā, viss. Es domāju, tas ir tikai tādēļ, ka būt draugiem plus ir tāds, ka var apskatīties visu, ko visi dalās, un visas bildes, ko dod, tas man patīk draugos. Bet konkrēti Facebookā tu jau vari apskatīties savu draugu lokā, ko viņi savā starpā dalās, ar ko nodarbojās. Un tas, man liekas, visvairāk piesaista to jaunatni, jo tu vari sekot līdzi saviem draugiem, kolēģiem. Ar draugiem LV tu vari sekot, var teikt, kopienai. Tādiem tiem aktuālākajiem klipiem vai videoklipiem, bet ne jau draugu tieši. Tā kā tas varētu būt tāds iemesls. Ķirts mēģināja ar mani iepazīties. Tikai mēģināja. Nē, vispār jau nemēģināja ar mani iepazīties. Mēs jau bijām iepazinušies pirms tam. Bet tas, kā viņš mēģināja uzķert manu uzmanību, jā, to viņš darīja tieši caur internetu palīdzību ar vēstulēm. Pastballošs jau nesūtīs, vai ne? Jā. Caur draugiem LV, draugiem viņš man beidzot atrada. Tad viņš man uzrakstīja. Manuprāt, tas pat bija nākamajā dienā, kad viņš man uzrakstīja, jeb aiznākamajā dienā. Un tad ļoti neatlaidīgi mēģināja mani uzaicināt uz randiņu, lai gan zināja to, ka es tajā laikā biju attiecībās. Viņš arī nebija pavisam brīvs. Bet, acīm redzot, kaut kāds klikšķis nostrādāja, un beigās arī tad sanāca pielaust mani uz tikšanos. Tad sākās skaistākais periods manā dzīvē.